Tā, labdien visi klātesošie! Liels paldies, ka esat atnākuši tik kuplā skaitā. Šī laikam ir viena no tām retajām reizēm, kad Facebooks nemelo. Jo parasti, kad cilvēki piesakās uz kādu pasākumu, tad tur ir daudzi simti un atnāk varbūt daži 10, un tad mēs esam ļoti laimīgi. Bet šī tiešām ir tā reize, kas arī droši vien rāda, cik šī tēma ir aktuāla. Un tātad mēs tagad sākam debašu kluba Ko tu domā rīkoto publisko debati, kuras galvenā tēma šovakar ir, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi. Pirms mēs sākam tādu maza 5 minūšu uzrunas no mūsu valdes locekles Ievas Skrīveres. Lūdzu, Ieva. Jā, tāpat kā Ingai, man arī prieks redzēt tik daudz no jums šeit klātienē, un es pieļauju, ka vēl vairāk cilvēku sako mums līdzi arī internetā. Un tad, pirms mēs sākam, es pastāstīšu īsi par to, ko mēs kā organizācija darām, kādas ir tās aktivitātes, un kā jūs visi mums varbūt varat palīdzēt iesaistīties un padarīt šo debašu kultūru Latvijā vēl aktīvāku. Tad Latvijas debašu asociācija, ko tu domā, pēdējo gandrīz jau 2 gadu laikā mēs aktīvi īstenojam dažādas pasākumus, iesaistamies dažādos projektos, ar mērķi, ka mēs ticam, ka debates ir ļoti laba platforma, kur izsināt dažādas svarīgas jautājumus, problēmas, un tā teikt, mēs ticam, ka šādā te konstruktīvā viedokļa sadursmē mēs spējam nonākt pie šīm atbildēm uz tiem svarīgiem jautājumiem. Un tad, ko mēs saprotam ar vārdu debates, tad pirmkārt tas ir skaidri noformulēts jautājums, no kā izriet, kad ir jautājumi arī 2 puses, ir par un pret, un abas šīs puses ir sabalansēti pārstāvētas. Debats ir balstīts arī uz skaidriem noteikumiem, un tad Inga vēlāk pastāstīs arī detaļās, kā tad būs šie noteikumi. Šīm debatēm vienlaikus mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi debatēs ir apusēja cieņa, lai šie savstarpēji apvainojumi neaizēnot šo lielās svarīgās debates. Un papildus tam mēs ļoti svarīgu lomu mēs uzskatām tieši argumentus, ka viedokļi ir konstruktīvi, pausti argumentos, nevis tikai skaistas frāzes un retorika. Tad par tām aktivitātēm, ko mēs darām, principā to var sadalīt 2 lielās kategorijās. Viens ir publiskās aktivitātes, līdzīgi kā šis pasākums, mēs rīkojam daudz publiskās debatas Latvijas augstskolās. Mēs sadarbojamies ar Jauniešu Radio 5, katru nedēļu rīkojam arī radio debatas Latvijas jauniešiem, un sadarbojamies ar žurnālu Ir, un viņa mājaslapā arī ir mūsu tiešsaistes debatas. Un tad šī otrā kategorija ar mūsu aktivitātēm ir vērsta vairāk tieši uz izglītību un jauniešu apmācību. Mēs regulāri veidojam dažādus seminārus, apmācības akadēmijas Latvijas jauniešiem, studentiem, skolēniem, arī skolotājiem, lai veicinātu kritisko domāšanu, argumentācijas prasmes, un Latvijas jaunieši būtu spējīgi uzstāties publikas priekšā. Un paralēli tam mēs vēl arī veidojam kvalitatīvus mācību materiālus. Un tad tas 3. punkts, kā jūs visi mums varat palīdzēt iesaistīties. Pirmais ir noteikti apmeklējot mūsu rīkotos pasākumus. Kaut kur pa auditoriju klejo lapa, kur ir iespēja atstāt savu e-pastu, un tad mēs kādā brīdī jums uzrakstīsim, pastāstīsim, kā mums iet, kas mums jauns un ko mēs rīkojam. Papildus tam iesaku sekot līdz mums arī sociālajos mēdījos. Esam aktīvi gan Facebookā, gan Twitterī. Un noteikti mēs vienmēr esam ļoti priecīgi satikt aktīvus jauniešus, līderus, kas būtu gatavi vai mums palīdzēt rīkot jau esošos pasākumus, vai arī iesaistīties aktīvāk, piemēram, viņu augstskolas debašu klubā, vai varbūt vēl labāk uzsākt pašam savu jaunu debašu klubu savā skolā, jauniešu centrā, pašvaldībā vai jebkur citur. Tā kā, ja jūs jūtaties kā šāds aktīvs jauniešu līderis, noteikti nekautrējieties pienākt pie manis vai pie Mārtiņa Evīsta pēc pasākuma. Mēs noteikti ar mums izrunājaties, pārunāsim, un tiem, kas skatās tiešraidi internetā, noteikti var droši rakstīt mums uz info@ko tu domā. Mēs esam atvērti ļoti daudz jaunām projektiem un visādām idejām. Galvenais ir tikai izrādīt iniciatīvu. Paldies! Paldies jau! Tātad tā. Ko mēs šodien darīsim? Mums būs 2 daļas. Pirmā daļa, kurā būs debata, kurā piedalīsies mūsu debatētāji. Katram būs apmēram 5 līdz maksimum 7 minūtes laika izteikt savu viedokli. Un tad mums būs otrā daļa, kurā būs diskusija, kurā jūs varēsiet uzdot savus jautājumus cieņpilni un korekti gan pret viesiem, gan arī pret klātesošajiem. Pirms es izstāstīšu spēles noteikumus un iepazīstināšu ar dalībniekiem. Katrā debatē, kā jūs zinat, cik jūs zinat, mērķis ir piedāvāt argumentus, kur rezultātā varbūt klausītāji maina savu viedokli. Lai mēs saprastu, cik efektīva būs bijusi šī debata, mēs tagad aicināsim jums nobalsot. Lai mēs saprastu, cik daudz cilvēki ir par to, ka Latvijai būtu jāuzņem bēgļi un cik
pret. Un tad, kad būs beigusies šī debata, mēs balsosim vēlreiz, lai secinātu, vai tā proporcija par vai pret ir mainījusies. Tāpēc tagad es aicināšu paceļ rokas visi tie, kuri ir par to, ka Latvijai būtu jāuzņem bēgļi. Kuri ir par? Varbūt nolaidiet rokas, darīsim otrādāk. Ja ir drosme, paceļ roka, kur ir pret bēgļu uzņemšanu. Evītu skaiti. Turat, lūdzu, turat, mēs skaitam. Turam. Labi, paldies liels. Es pieņemu, ka ir arī, kas atturas, tādi neitrālie cilvēki. Tādi 4, 5. Ok, labi, paldies jums liels. Ko lūdzu? Viņi tūlīt izstāstīs, par ko viņi ir, tos mēs neskaitīsim tagad. Labi, tad ejam pie dalībniekiem. Mums ir 2 puses, 3 runātāji ir par un 3 debatētāji ir pret. Par pusēm mums šodien būs Agnese Lāce, kura ir migrācijas studiju doktorante un pieredzējusi debatētāja. Pret pusē pirmais runātājs būs Edmunds Cepurītis, kurš ir pieredzējis debatētājs, bet viņš šajā gadījumā, gribu piezīmēt, viņš nepārstāv savu viedokli. Mēs kā pirmos runātājs vienmēr liekam cilvēks, kas zina, kā ir jāveido debate, lai viņi parādītu, kāda ir spēles noteikumi pārējiem runātājiem. Šajā gadījumā Agnes ir izņēmums, jo viņa gan māk debatēt, gan arī ir eksperta attiecīgajā jautājumā. Tad nākamais otrais runātājs par būs Jurģis Liepnieks, kurš ir politikas eksperts. Savukārt pret būs Dainis Liepiņš, kurš ir Saeimas deputāts no Latvijas reģiona apvienības. Un par argumentus noslēgs Dīdis Melbiks, kurš ir žurnālists un bēgļu jautājumu eksperts. Un pret noslēgs debati Rihards Kols, Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības. Viņam būs atruna, par ko tad īsti viņš ir par un par ko ir pret, bet to tad arī viņš pats izstāstīs savos argumentos. Tā kā es domāju, ka mēs arī varam sākt, es uzņemšu laiku, un tad es aicinu Agnes, lūdzu. Tev jānāk šeit. Visi runātāji nāk šeit. Pēc tam diskusijā mēs sēdēsim pie garā galda. Labāk diafragma strādās. Labvakar, man ir patiesas prieks būt šodien šeit un piedalīties sarunā par to, vai un kāpēc Latvijai būtu jāsniedz patvērums bēgļiem, kā tas ilgtermiņā ietekmēs to, kā izskatīsies mūsu sabiedrība. Man šai dalībai šajā sarunā ir vairāk apsvērumi, un 2 no tiem ir diezgan personīgi. Pirmkārt, es studēju doktorantūrā politikas zinātnē ar specializāciju migrācijas studijās, un šajā akadēmiskajā vidē arī šajā brīdī ir ļoti aktīva diskusija par to, ko tad darīt ar šīm bēgļu plūsmām un kurš ir atbildīgs par to, vai viņi ir drošībā un kāda būs viņu dzīves apstākļi. Savukārt otrais, šo doktorantūru es studēju Turcijā, kur, kā jūs zinat, ir ārkārtīgi daudz bēgļu šobrīd, un katru dienu es sastopos ar tiem bēgļiem, kas strādā apkalpojošā sfērā, kas mācās kopā ar mani turku valodu, vai kas vienkārši uz ielas ubago, un kuri ar asarām acīs stāst par to, cik ļoti viņiem pietrūkst savas dzimtenes, savukārt ar cerībām runā par to, kāda iespējams būs viņu dzīve Turcijā vai citās Eiropas valstīs, un tad viņi sūta īsziņas no Vācijas, ka viņi ar laivu un stopiem ir laimīgi nonākuši galā un ir uzsākuši studijas tur augstskolās. Šajā brīdī, manuprāt, ir ļoti būtiski precizēt to, ko mēs saprotam ar jēdzienu bēglis un patvērumu meklētājs, jo tie būs centrāli šajā sarunā. Mēs nerunāsim par nelegāliem imigrantiem, mēs nerunāsim par nacionālām minoritātēm un nepilsoņiem, tāpēc, ka attiecībā uz šīm kategorijām pastāv pavisam cita imigrācijas un integrācijas politika, un ir ļoti būtiski, lai mums šodien būtu konstruktīva saruna nodalīt šīs kategorijas. Protams, es arī piekrītu tam, ka ir jārisina cēloņi, kāpēc tādi bēgļi vispār pastāv un kāpēc viņi brauc uz šejieni, bet tas nebūs kas tāds, kas momentāni atrisinās situāciju, un tas nenovērš faktu, ka jau šajā brīdī vidusjūrā ir vairākas laivas, kurās saspiest viens otram blakus, bēgļi jau mēro ceļu uz Eiropu. Tātad bēgļu status nosaka 51. gada ANO konvencija, kur ir teikts, ka bēglis ir persona, kas ar labi pamatotām bailēm no vajāšanas pēc rases, reliģijas, tautības, orientācijas, piederības īpašai sociālajai grupai vai politiskās pārliecības dēļ
nejūtas droši savā valstī un nevēlas tur uzturēties vai nespēj uzturēties, tādēļ, ka viņa dzīvība ir apdraudēta. Un dalībvalstīm, kas ir pievienojušās šai konvencijai, tostarp Latvija, ir jātiecas pret bēgļiem bez diskriminācijas pēc rases, reliģijas vai izcelsmes zemes pazīmēm. Tad mēs principā nevaram šķirot šos bēgļus un teikt, ka mums viena patīk un otra nepatīk. Pret visiem ir jāizturas humāni un vienlaikus bēglim ir jāievēro uzņemošās valsts likumi, kārtība un tas, kā notiek sabiedriskā dzīve. Tā ir pavisam vispār zināma, starptautiski atzīta bēgļu definīcija un arī skaidri definēta attieksme pret šo personu grupu. Un no šī izriet pirmais juridiskais arguments par to, kāpēc Latvija ir jāuzņem bēgļi. Latvija ir pievienojusies dažādiem starptautiskiem instrumentiem, kas nosaka to, kā noteikt, kurš ir bēglis, kā izmērīt kuras personas ir iekļaujamas šajā statusā un kā pret viņiem pēc tam attiekties. Katra valsts izvērtē katras personas gadījumu individuāli un nosaka, vai bēgļa status ir piešķirams. Līdz tam brīdim šīs personas ir uzskatāmas par patvērumu meklētājiem. Tie nav nelegāli imigranti, tie nav teroristi, tie nav aģenti, kas vēlas uzsākt jaunu krusta karu vai ko tam līdzīgi. Nē, tie ir patvērumu meklētāji un līdz brīdim, kamēr ir noteikti citi apstākļi, līdzīgā krimināllietās ar to, ka mēs pieņemam, ka persona ir nevainīga, līdz ir pierādīts otrādi, arī par patvērumu meklētājiem līdz ir pierādīts pretēji, mēs nedrīkstam iekļaut viņus citās kategorijās. Un Latvijā pavisam vienkārši ir jāsako šiem gan valsts, gan starptautiskiem juridiskiem dokumentiem un procedurāli jāizvērtē tas, ko ar šiem ļaudīm darīt. Tā kā Latvija ir pievienojusies šiem līgumiem, īsti atpakaļ ceļa arī nav, bet ar juridisko argumentu roku rokā iet arī politisks arguments. Latvija nav tāpat vien pievienojusies šiem starptautiskiem līgumiem un starptautiskām organizācijām, bet tas ir apzināti pašas izvēlētā ceļā uz dalību starptautiskā kopienā. Latvija ir saņēmusi starptautisku atbalstu gan pēc neatkarības atjaunošanas, gan pēc nesenās krīzes, gan arī šobrīd, kad reģionā nav pārāk stabila situācija. Un mēs ļoti esam atvērti starptautiskai palīdzībai, bet, lai būtu pilnvērtīgs starptautiskās sabiedrības loceklis, ir jārada arī kaut kāda atgriezeniskā saite. Un Latvijai būtu jāuzņemas daļa patvērumu meklētāju plūsmas, lai pildītu savas saistības saskaņā ar Dublinas konvenciju, lai arī parādītu solidaritāti ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Latvija nevar atļauties sevi pozicionēt kā vien palīdzības saņēmēju, ja tā vēlas tikt uzskatīta par pilnvērtīgu starptautiskās sabiedrības locekli. Un visbeidzot, manuprāt, ir jārunā arī par morālu argumentu. Man šķiet, ka mūsu valsti šīs diskusijas sakarā raksturo diezgan īsa atmiņa. Un, ja mēs atceramies, tad pavisam nesen, tikai pirms 70 gadiem, kā arī visu padomju okupācijas laiku, rietumu un ziemeļu virzienā devās tūkstošiem bēgļu no Latvijas, tostarp inteliģences pārstāvi, jo viņu drošība un dzīvība bija apdraudēta šeit. Un pat vēl knapākās laivās nekā šodien latvieši brauc pāri Baltijas jūrai. Tur rietumos šie bēgļi rada patvērumu un uzbūvēja savu dzīvi no jauna, un pēc tam savukārt ļoti aktīvi piedalījās Latvijas valsts būvēšanā pēc neatkarības atgūšanas. Mums ir iespēja dot patvērumu cilvēkiem, kas ir nonākuši līdzīgā situācijā, kas bēg no represīviem režīmiem, no beziemesla nogalināšanas, bet viņi ar laiku pēc savas dzīves atjaunošanas varētu piedalīties arī savas valsts būvēšanā no jauna. Un tāpat mums ir diezgan īsa atmiņa par to, kā tas ir, kad kaimiņi nav draudzīgi un neaicināti nākt ciemos. Tagad esam kaut kā aizmirsuši par šo iespēju, pat ja tā ir šķietama maza, bet ja tas notiks, mēs gribēsim palīgus un iespējams patvērumu paši. Un kāpēc ir tā, ka vienas valsts vai reģiona patvērumu meklētājs ir vienlīdzīgāks par citas valsts pilsoni? Konflikta un nedrošības apstākļos mēs visi esam vienādi, un latviešu tauta to ir diezgan spilgti piedzīvojusi vēstures laikā. 7 minūtes. Paldies, Lielsa. Paldies, Agnesei. Ļoti labi. Tagad es aicinu mūsu nākamo runātāju, kurš pārstāvēs pret pusi šajā debatēs. Tas būs Edmunds Cepurītis, kā jau es minēju, viņam ir pieredze
debatēšanā, bet viņš nepārstāv savu personisko viedokli. Es Edmundi droši vien pie 5 minūtēm uzsitīšu, ja? Arī pāriem dalībniekiem, lai var sajust, kad apmēram tas beidzas. Paldies, Lielas, tu vari sākt. Labdien visiem! Ir ļoti interesanti un izaicinoši mēģināt pārstāvēt tādu viedokli, kur, teiksim, ikdienā un arī ceļojot un sastopoties ar bēgļiem līdzīgi kā Agnes stāstīja, kurš ir ļoti, ļoti pretējs tam, kādas ir tādas manas izjūtas personīgi. Bet tajā pašā laikā, kā debatētājiem, nevajadzētu man sev atļaut skatīties tikai uz vienu pusi un atrast, kas tad ir tie iemesli, kāpēc sabiedrībā būtībā viedoklis par bēgļu uzņemšanu ir krietni atšķirīgs no tā, kā mēs šeit pacēlām rokas, jo principā gan arī 80% Latvijas iedzīvotāji nesenajā aptaujā ir principā pret bēgļu uzņemšanu. Un tāpēc šajos argumentos paskatīšos, cik daudz tajā ir varbūt kaut kādu mītu un neizpratnes par to, ko tas īsti nozīmē, un cik daudz tur ir kādu labu atzīstamu argumentu. Vispirms jau par to, ko Agnes stāstīja, es domāju, ka pirmais un otrais arguments par juridisko pusi un par politisko pusi ir kaut kas, kas šajā debatē būtu tāds mazliet pat blakus esošs, jo skaidrs, ka šī brīža situācija, ka mēs visvairāk runājam tieši par to, vai mēs kā Latvija uzņemsim bēgļus, kas šobrīd jau atrodas Grieķijā un Itālijā, un tādējādi uzņemsimies solidaritāti, ir kaut kas, ko mums neprasītu gluži ne juridiskās prasības, ne arī gluži tādas politiskās apņemšanās. Tāpēc centrālais šajā debatē droši vien ir tad morālais arguments, un Agnes jau pieminēja mūsu tādu kā vēsturisko atbildību. Un tieši tas ir tas, kas man, piemēram, personīgi rada liels problēmas, un, piemēram, liktos, ka mums taču vajadzētu palīdzēt cilvēku ciešanās, bet tad es gribēju apskatīt, kā īsti šie principi darbojas realitātē. Patiesībā tad, ja mēs ikdienā iepērkamies, mēs diezgan bieži izvēlamies kādas lētākās, sev personīgi izdevīgākās opcijas, piemēram, pērkam lētākus produktus, kaut arī tur nevienmēr būtu ievērot labākie darba drošības standarti un citas lietas. Līdzīgi mēs arī kaut kādu savus brīvo ienākumu daļu bieži vien iztērējam, nezinu, ejot Skaņepas kultūras centru vai vēl kaut kur, kaut arī būtu daudz droši vien labāk pasaulē, ja mēs šo daļu ieguldītu dažādās organizācijās, kas tiešām glāb dzīvības dažādās attīstības valstīs un tam līdzīgi. Ar to es tikai gribu pateikt, ka šie morāli spēcīgie principi mūsdienu sabiedrībā, kā status quo principā, ir ļoti vāji izteikti. Mūsu jautājums ir tikai tas, vai mums ir atbildība obligāti palīdzēt bēgļiem, tad atbilde ir tāda, ka nē, obligāti nē, jo mūsdienās lielākā daļa valstu šādas principus jau pārkāp. Līdz ar to mēs varam teikt, ka tā ir principā tad mūsu izvēle. Tas, protams, ir tāds ļoti cinisks punkts par to, ka mēs nevaram kā valsts uzņemties tādu kā augstāko morālo autoritāti, bet reizēm tāds sanāk un jāatgriežas ciniskajā realitātē, kur šī 80% Latvijas iedzīvotāji pārstāv. Un tad, acīm redzot, šis viņu viedoklis ir arī jāņem vērā. Kas tad ir tās problēmas? Kāpēc mēs nevarētu teikt, ka mēs uzņemot bēgļus paši iegūsim, tā vietā saskarsimies ar kādām nopietnām problēmām? Pirmkārt, jāatzīst, ka droši vien potenciāls iegūt no bēgļu uzņemšanas principā ir vairākām valstīm, kas arī to ir izdarījušas, varētu minēt vairākas Skandināvijas valstis, kur varētu skatīties, ka bēgļu uzņemšana varētu būt radījis dažādas pozitīvas sakas. Problēma ar Latviju ir tāda, ka izskatās, ka Latvijas integrācijas politika, cik no to ir iespējams iepazīties, ir ļoti, ļoti neveiksmīgi. To var apskatīties gan nepilsoņu situācijā, kur tiek risināti ļoti, ļoti lēnām. To var apskatīties arī esošajā bēgļu situācijā, kur bēgļiem, apstiprinātiem Latvijā bēgļiem piedāvātie valodu kursi un darba apmācības principā ir lielā mērā neefektīvi, jo daudz no viņiem joprojām nav atraduši darbu, nav iekļaujušies sabiedrībā, un mēs runājam par ļoti, ļoti nelielu bēgļu skaitu, ar ko esošā sistēma jau šobrīd netiek galā. Rezultātā mēs iegūstam situāciju, ja mēs apņemamies uzņemt būtiski lielāku bēgļu skaitu, kas atbilst patvērumu meklētāju skaitam, kas šobrīd ir pasaulē, kas ir augstākais kopš otrā pasaules kara šobrīd. Ja mēs apņemamies uzņemt būtiski šo bēgļu daļu, lai mums būtu vērts par to runāt, tad visticamāk mūsu sistēma ar to nespēja tikt galā, un mēs iegūstam visas problēmas, kas rodas no sabiedrības, kas nav integrējusies. Tas var būt gan bezdarbs šajās kopienās, tā var papildus noslodzt sociālo budžetu, un ir arī vairāk tādi politiskie jautājumi, politiskās sakas, kas no tā rodas. Mēs esam redzējuši šobrīd vairākās Eiropas valstīs, kā radikālas partijas nāk pie varas tieši pateicoties tam, ka iedzīvotājos ir neapmierinātība ar to, ka ir šīs kopienas, kas nav integrējušās, kur ir noteikti bez mazai geto rajoni,
Diez vai kaut kas tik nopietns būtu sagaidāms Latvijā, bet jebkurā gadījumā skaidrs, ka pieaugtu atbalsts izteikti labējām partijām, kurāt pieskaidīt gan klātsošo Nacionālo apvienību, gan visticamāk arī vēl radikālāks politiskos spēkus. Problēma šeit ir tāda, ka Latvija jau šobrīd ir diezgan trauslā situācijā. Kā es minēju, mēs tā arī neesam 25 gadu laikā tikuši galā ar to integrācijas uzdevumu, integrējot nepilsoņus, krievalodīgos, un joprojām pastāv diezgan izteikti divkopienu sabiedrība, joprojām ir dažādas problēmas. Ja šādā veidā vēl vairāk politiskais kapitāls tiek dots spēkiem, kas jau tā atbalsta diezgan, teiksim, labēju politiku, kur ir maza atbalsts integrācijai, kur, teiksim, vēl mazāk resursi tiek veltīts tam, lai tiktu, teiksim, kaut kā panākts līdzsvars starp abām kopienām, latviešu, krievalodīgo un tad arī bēgļu. Tad mēs nonākam pie situācijas, kurā trauslā Latvijas sabiedrība izbauda kaut kādas noteiktus zaudējumus no tā, ka mēs apņemamies uzņemt noteikti daļu bēgļu. Un kā minēju sākumā, tad mūsdienas sabiedrībā visizteiktāk šis princips, ko raksturo šie 80% cilvēki saka, mums nevajadzētu uzņemt pat 250 bēgļus, ir tāds, ka lielākoties cilvēki ir gatavi nepalīdzēt arī tādās diezgan izteiktās situācijās, ja tas noved pie kādiem būtiskiem zaudējumiem viņiem pašiem. Kā es parādīju, šādi zaudējumi Latvijas sabiedrībai var rasties, līdz ar to mums ir jāņem vērā, un ja mēs gribam tādu pieņemt lēmumu visas valsts vārdā, tad mums ir jāņem vērā arī visu iedzīvotāju viedoklis, mums ir jāņem vērā tie apsvērumi, kāda lielākai daļai cilvēki ir. Un, kā jau minēju, tur parādās diezgan daudz problēmas ar bēgļu uzņemšanu. Paldies! Paldies, Lielas Edmundam! Ļoti labs laiks. Tagad mūsu nākamais runātājs, kurš teiks, kādēļ ir jāuzņem Latvijai bēgļi, Jurģis Liepnieks, politikas eksperts. Es vienkārši, Jurģis, darīšu arī pārējiem, kur vēl nav runājuši, kad ir 5 minūtes. Es piesitu, lai jūs zinat, ka ir 5 minūtes, un tad pēdējās 3 reizes, ka ir 7 minūtes, ka ir laiks, lai var noapaļoties. Jā, labdien. Man būs nedaudz jāatkārtojās, vismaz tā skematiski, kā iepriekš. Pirmais runātājs runāja, jo, protams, tiešām šeit eksistē argumenti, gan juridiskas dabas argumenti, gan politiskas, gan morāls dabas argumenti. Nepiekritīšu iepriekšējiem runātājiem, kurš teica, ka juridiski saistoši argumenti nav. Juridiski saistoši argumenti ir. Cita lieta, ka varbūt tā debata šobrīd Eiropā, par cik ņemot vērā to Eiropas kopīgo tādu vērtību un mūžīgos centienus visu atrisināt tādā diplomātiskā konsensusa un debatas ceļā, ja? Tad viņi varbūt pārāk skaļi neizskan, bet skaidrs, ka galvenais juridiskais arguments šeit ir Lisabonas līgums. Un kā droši vien visi klātsošie šeit saprot, Lisabonas līgums ir absolūti galvenais fundamentālais Eiropas Savienības dokuments, uz ko mēs šeit visi balsamies un dzīvojam, un Lisabonas līgums ir tas, pateicoties kurām mēs saņemam, kohēzijas fondus, visus iespējamos fondus, mūsu zemnieki saņem platību maksājumus, mēs remontējam ceļus, ceļam sporta zāles, siltinam, darām jebko, ja, kas sastāda būtisku daļu mūsu koproduktā. Lisabonas līgums ir tas, kurš apraksta, kā Eiropas Savienība mums nāks palīgā, tur dabas katastrofu gadījumos, militāru draudu gadījumos, terorismu gadījumos, jebkuros iespējamos gadījumos, uz ko mēs ļoti ceram un paļaujamies. Ja? Un Latvija ir visus šos pēdējos gadus tāds fundamentāls visu to labumu patērētājs, ja? Kurus Lisabonas līgums mums nodrošina, kur mēs esam parakstījuši, tā. Un es speciāli paņēmu līdzi, lai ir skaidrs Lisabonas līguma 2. pāns. Dažādās citur parādās it kā 108. Tur tā numerācija, acīm redzot, mainās, bet tajā latviskajā tekstā, kas Eiropas Savienības mājaslapā likuma ir 62. pāns, viņš skan, tur ir viss kaut kas, bet tā 3. daļa, respektīvi, ir runā ļoti tieši, ja viena vai vairākas dalībvalstis saskarās ar ārkārtas situāciju, ko raksturo pēkšņs 3. valstu pilsoņu pieplūdums, padome pēc komisijas priekšlikuma paredz pagaidu pasākums un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, Lisabonas līgums skaidri, un tur ir viss tas pāns, 3. ir par bēgļiem. Ja? Tur ir arī atsauce uz Ženēvas konvenciju, ko pieminēja iepriekšējais runātājs, kas arī, protams, mums ir saistoši. Ja?
un citiem starptautiskiem līgumiem. Ja? Restīvi, juridiskais arguments šeit ir, un, protams, ka var diezgan pragmatiski prognozēt, ka, ja Eiropas Savienība nepanāks konsensus kaut kādā tādā diplomātiskā un politiskā ceļā, ātrāk vai vēlāk šis arguments tiks pielietots, jo pats par sevi ir saprotams, ka tā nebūs, ka dažas Eiropas Savienības valstis uz sevi uzņems visu to smagumu, ja? Un pārējās Eiropas Savienības valstis kā Latvija tikai turpinās izmantot tos labumus, kurus no citu Eiropas Savienības valstu nodokļu maksātāju kabatas mēs katru gadu saņemam, ja, tiešām ārkārtīgi būtiskā apjomā. Ja. Te ir arī tas pats solidaritātes arguments, ja, šī pat blokā, jo skaidrs, ka Lisabonas līgums ir dokuments, kurš apraksta solidaritātes princips Eiropas Savienībā. Ja. Tas ir tas, kas tas ir, un tas ir tas, uz ko Eiropas Savienība balstās. Ja. Latvija šo ir pieņēmusi, Latvija šo ir parakstījusi, Latvijai šis ir licies izdevīgi un pareizi, un es arī domāju, ka tas ir izdevīgi un pareizi. Vēl vairāk Latvija, kā ne tikai ekonomisko un sociālo labumu patērētājs, Latvija ir īpaši arī visu to drošības garantiju patērētājs, kuri izriet no Lisabonas līguma un, protams, no NATO līguma. Un tā kā Eiropas Savienības valstis un NATO valstis, tas ir viens un tas pats, principā, kolektīvs lielā mērā, ja, tad skaidrs, ka mēs nevaram, ir ārkārtīgi grūti iedomāties, kā mēs, teiksim, uzmetīsim Eiropu un savus draugus un partnerus Lisabonas līguma sakarā vai Eiropas līguma sakarā, bet, teiksim, paļausimies šeit uz kaut kādu palīdzību NATO līguma ietvaros, ja. Tas ir par tiem juridiskiem aspektiem, kuriem runātājs iepriekšējais pieskārās. Politiskie argumenti šeit ir savā ziņā saistīti, tikai varbūt vēl viņi skan un tiek formulēti vēl radikālāk un asāk. Ja, ja mēs paskatāmies, kā Vācija, Itālija, Grieķija, kā tie politiķi tajās valstīs formulē savu attieksmi pret šo situāciju, tad ir skaidrs, ka no mums tiek, maigi izsakoties, sagaidīta palīdzība un iesaistīšanās, un ja viņas nebūs, tam, protams, būs politiskas konsekvences. Ja? Un Latvija, kur fundamentāli ir atkarīga, kuras pastāvēšana fundamentāli ir atkarīga no šīs, teiksim, ģeopolitiskās labvēlības, šo te tieši valstu, būtu muļķīgi to neievērot. Morālais arguments skaidrs, ja? Tas jau izskanēja, ja? Tā situācija, kas ir ar ISIS, ar Sīriju, Iraku, ja? Lībija arī tas, kas tur notiek, ja, ka cilvēkiem katru dienu cilvēki tiek cirstas galvas par to, ka viņš ir kristietis, par to, ka viņš ir, arheologs, par to, ka viņš ir gejs, ja, par to, ka tas brutalitātes kalngals ir neredzēts, ja, nepalīdzēt šiem cilvēkiem, ir tas pats, kas nepalīdzēt ebrejiem Otrā pasaules kara laikā, tā droši vien tā pilsoniskā izvēle. Ja. Kā jūs uzskatāt? Teiksim, jūs uzskatāt, ka nevajag palīdzēt, un, protams, vienmēr var atrast argumentus, kāpēc nepalīdzēt, ja? Ir grūti, pašiem problēmas, pašiem visādas tā, skaidrs, un var neglābt ebrejus, un var neglābt cilvēkus no ISIS briesmām un tā tālāk, un var uzskatīt, ka ir morāls pienākums viņus glābt. Tas ir tik arī vienkārši. Man viss paldies. Paldies, Tēs. Tā. Mūsu nākamais debatētājs Dainis Liepiņš, Saeimas deputāts no Latvijas reģiona apvienības, un viņš izstāstīja savus argumentus, kādēļ Latvijai nevajag uzņemt bēgļus. Jā, vakar vēlreiz prieks redzēt tik daudz jauniešus, ka viņi nav ar spēku šeit atzīt, viņus tas interesē. Uzreiz kļūdu pašā definīcijā, es nezinu, no kurienes tā ir radusies, jau tiek mīts vismaz mēnesi tāds virzīts, ka Latvijas reģiona apvienība ir pret bēgļu uzņemšanu. No pirmās dienas Latvijas reģiona apvienība teikusi, ka viņi par bēgļu uzņemšanu. Latvijas reģiona apvienība ir pret bēgļu uzņemšanu šodien. Tāpēc, ka mūsu uztvarā Latvija tam nav gatava, un tam ir atbildība Latvijas valdība tam nav gatava. Mēs šobrīd gribam uzņemt cilvēkus, nezinot, kur mēs viņus liksim, kā mēs viņus liksim, kur mēs ņemsim naudu viņu uzturēšanai, kas ar viņu notiks pēc tam, un trakākais, par ko mums neviens nestāsta, neviens jau nemelo, tikai nestāsta. Pat Eiropa šobrīd mums neatbild uz jautājumu, kas notiks ar tiem, kuri šeit netiks uzņemti, kādā veidā viņi tiks izmitināti. Un tāpēc es ātri jums šīs dažās minūtēs izklāsīšu to savu redzējumu. Pirmkārt, mēs bijām tie, kas aicināja uz diskusiju. Mēs aicinājām uz parlamentu māju valdības vadītāju, lai izstāst, kā to darīs. Pretīm 4 no 6 partijām to lūdzu izskaidrot. Pretī mēs dabūjām demaršu, un mums neviens neko neskaidroja.
Tas radīja vēl vairāk satraukumu, vēl vairāk bailes par to. Starp citu, bailes ir viens no dominējušiem viedokļiem, kāpēc šobrīd ir tik liela patiesībā histērija par to, ka bēgļus neuzņem. Viennozīmīgi bēgļi mums ir jāuzņem, jo mums ir starptautiskās saistības, un mums viņš šeit ir jāuzņem. 250 cilvēks neuzņemt Latvijā, tās ir vārguma izpausme un nespējas parādīšana. Tajā pašā laikā mēs nedrīkstam paņemt cilvēkus, kurus mēs turēsim kā zvērus zooparkā, un tā kā jau tagad ir daudz, ka viņi sūdzās par to, ka viņi nezina nekā dabūt bērniem medicīnas aprūpi, nekādā veidā kaut kādu naudu nopelnīt, un pat tie 256 eiro, kas paredzēti mēnesī uz cilvēku, izklausās patiesībā daudziem latviešu cilvēkiem daudz, jo tādi mums ne visi saņem tik liels naudas, bet ikdienā dzīvojot pilnīgā nekurienē, tas ir ļoti maz, un nākotnes nav nekādas. Tāpēc šī situācijā mūsu redzējums ir konkrēts. Valdībai šobrīd pirmkārt nav koordinācijas. Es tikai šodien izdrukāju ārā vairāku valdības pārstāvju pozīcijas pārstāvju viedokļus. Kazlauska kungs. Latvijai nav jāpiedalās turpmākajos bēgļu uzņemšanas projektos. Konkrēti, ja bēgļu piepildums netiks izskausts saknē, turpināsies, Latvija šādos projektos nepiedalīsies. Viņa prāt šādi projekti ir bezjēdzīgi. Skaisti. Kultūras ministrijas pārstāv. Naudas nav, naudas ir pamaz apmācīt, latviešu valodā nevaram. Un tā tālāk un tā joprojām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šobrīd kaut kā klusē tie patiesībā, kuriem varbūt vēl būtu arī jāuzņemās ekonomikas ministram, labklājības ministram, mēs nedzirdam viņu viedokļus. Bet pats galvenais, mēs neredzam valdības vienotu nostāju un kopīgu darbu tam, lai šie cilvēki šeit tiktu uzņemti. Un tas ir mūsu jautājums, un tas, kāpēc mēs šodien sakam, mēs esam pret bēgļu uzņemšanu šī situācijā. Mēs tam neesam gatavi. Mēs neesam šobrīd varas turētājiem, kas turēt. Tas ir jādara valdības, un tas nenotiek. Nākošais. Par tām cilvēktiesībām. Taisnība, mums tiešām jāsekoja cilvēktiesībām, tikai nevajag aizmirst arī mūsu Latvijas tautas iedzīvotāju cilvēktiesības. Arī viņiem ir šīs cilvēktiesības. Un mums ir tiesības spriest, kurš cilvēks mēs uzņemam, kurus mēs šeit neuzņemam. Un šeit nevar būt runa par to, ka nāk sveša ideoloģija un sveša, teiksim, arī taiskaitā ticība, kura kādā veidā dominēt. Es negribu, lai šeit būtu tā kā Holandē, kad ir ciemats, kurā ir aizliegt Ziemassvētki. Jo redziet, vairākums ir musulmaņu iedzīvotāji, viņam Ziemassvētki nepatīk. Tās ir tēmas, kuras jārisina šodien ar likumdošanas bāzi, un šodien jāpieņem tie likumi, kuros tajā brīdī, kad viņi brauc uz šeit, viņi zina, kāda šeit ir kārtība un kāds ir šeit likums. Mēs šo nezinām. Es atvainojos, līdz 30. novembrim ir darba grupas, kas 30. novembrī nāks ar paziņojumu, kā te mēs viņus uzņemsim. Un tajā pašā laikā šajos pašos dokumentos šobrīd ir paziņots, ka jau ziemā parādīsies pirmie bēgļi. Tātad mēs 30. novembrī tikai zināsim pēc kādiem principiem, bet tie bēgļi jau kaut kur brauc, viņi jau kaut kur nāk jau. Un tad ir arī jautājums, kas notiek ar tiem, kuri šeit netiek uzņemti. Nav mehānismu, nav ne laiva, ne transporta, nekā nav, lai viņus aizgādātu atpakaļ. Es nerunāju, ka šobrīd kāds ir jāpazemo. Jautājums, valdība, lūdzu, dodiet mums mehānismu. Mūsu risinājums. Pirmkārt, šobrīd neatkārtosim Eiropas kļūdas. Vācija, Francija koncentrē šos cilvēkus ļoti tādās, teiksim tā, nelabākajos apstākļos un dzīvesvietās radās neapmierinātība dzīve un līdz ar to arī pretestība esošo valdību. Igauņi pieņēmuši lēmumu, izmantojot pašvaldības, maksimāli šīs bēgļu ģimenes izveidot pa visu valsti. Mums ir šobrīd galvenais jautājums, mums jāiedod dzīvoklis, jāiedod viņam nauda un jānodrošina viņš ar valodas apmācību. Viss ir ļoti labi. Kur parādās nevalstiskās organizācijas, kas vēlās uzņemt bēgļus. Man šodien pats zvanīja, kas lūdza, lai pasaka kādam, ka viņi grib tos bēgļus sev pie sevis. Kas notiek ar tiem uzņēmējiem, kuriem vajag darba rokas, kur nav? Šī brīdī tas nekas netiek risināts. Mēs piedāvājam pirmkārt nekoncentrēt bēgļus, otrkārt skaidrs noteikums, arī par tām pašām paranģām. Tad pasakam, vai nu viņas ir, vai nu viņas nav. Ar likumdošanas bāzi nevis ieliekam to, kā slēptu jautājumu un risināsim tā, ka būs jau problēma. Par valodu vispār nav diskusija. No pirmās dienas apmācība latviešu valodā. Patīk vai nepatīk, tie 49 euros personu, kas šobrīd pasaka, ka tas esot maz. Rīgā varbūt, ka reģionos 49 pa vienu personu, ja tev ir 10 apmācāmie, ir pietiekoši skolotājiem, kurš gatavs mācīt. Neviens to nav risinājis. Nevienam tas nav šobrīd bijis interesanti. Un vēl valdībai jāiestājas šobrīd ne tikai par to, kā šos cilvēkus izmitnāt šeit, jārisina tas jautājums, lai tā plūsma apstātos. Un tāpēc līdz ar to Briseles kabinetos ir jārunā arī par to, varbūt Eiropai beidzot jāiet palīgi amerikāņiem tajā pašā Sīrijā un jānodrošina, lai tur tie režīmi mainās. Tas šobrīd nenotiek. Eiropa šobrīd skatās uz to no malas daļēji. Un varbūt ir jārisina jautājums, kā to atrisināt Somālijā par to, ka šobrīd tie pirāti ar vietējās valdības palīdzību vairs nesiro tik daudz pa tām jūrām. Nav neviena atbildi šiem jautājumiem. Un nav redzam valdības koncepcija, ko tad mēs kā Latvija iesim un piedāvāsim pārējām Eiropas valstu, teiksim, vadītājiem šī brīdī. Nē, mēs klausāmies Itālijas premjeru, kurš pazemo mums blakus esošās valsts vadītāju, bļaudams uz viņu. Un šī situācija par to, kas atkārtošu vēlreiz. Mēs apzināmies, mums bēgļi jāuzņem. Mēs esam pret to situāciju, kāda šobrīd, kādā viņi ir nostādīti tie bēgļi, un kāda ir nostādīta arī mūsu sabiedrība, kura baidās no tā, jo viņa nezina, viņa nav informācijas. Paldies jums par uzmanību. Paldies, liels.
Šeit gan nedaudz izklausījās, ka Liepiņkungs ir pret valdību, nevis pret bēgļiem. Tā kaut kā sajūta nedaudz bija, bet paldies par viedokli. Labi, tagad pēdējais runātājs, kurš ir par to, ka būtu jāuzņem bēgļi, ir Dīdzis Melbiks, kurš ir žurnālists un arī bēgļu jautājumu eksperts. Lūdzu, Dīdzi. Labvakar. Žēl, ka nepaņēmu paranžu līdzi. Te, laikam, daudziem ir jautājumi par to, kā tas izskatās un kāpēc to lieto. Vispār man ir sagatavots par 4 tādiem īsiem punktiem, kāpēc es domāju tieši šobrīd ir jāuzņem Latvijai bēgļi. Tā vispār būtu atbilde Liepiņa kungam, bet tas, ko viņš pateica, zināmā mērā bija pareizi. Šajā brīdī mūsu valdībai un ierēģiem, politiķiem, vadošajiem atbilžu vienkārši nav. Un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka Latvija vēl nekad, atšķirībā no citām valstīm, daudzām valstīm Eiropā, kuras gadiem jau ir uzņēmušas kvotu bēgļus ANO sistēmā, viņām ir pieredze, viņi zina, kā tas strādā, viņi zina, kā notiek pirmais process, kā cilvēki tiek atvesti, viņi zina, kā notiek arī otrā daļa ar šo cilvēku integrāciju. Latvijai šīs pieredzes nav ne pirmajā posmā, pilnīgi nemaz, otrajā posmā ļoti vāja, bet kur dažas atbildes arī Liepiņa kungs un jūs visi pārējie varat atrast. Es diezgan daudz atsaukšos arī nedaudz vēlāk uz ANO bēgļu aģentūras datiem, un ANO bēgļu aģentūra šogad, jūnijā, izlaida pagaidām pirmo un vienīgo ziņojumu par bēgļu integrāciju Latvijā, jeb, precīzāk sakot, par šīs bēgļu integrācijas programmas neesamību. Un tur ir vesela rinda konkrētu rekomendāciju, kas mums ir jārisina, kādi ir tie problēma punkti, kas bēgļiem, kas ir līdz šim ir ienākuši, kādi ir bijuši, šīs norādes ir, instrumenti ir, tagad ir valdības darba grupa, viņiem atliek tikai ņemt šos dokumentus, iepazīties, izstrādāt Latvijai piemērotu modeli, izmantot arī citu valstu piemērus, kur tas jau ir darīts gadiem ilgi, gadu desmitiem ilgi, un ticiet man, neviena valsts Eiropā no tā bojā nav aizgājusi. Zviedrija kopš 1950. gada katru gadu brīvprātīgi, un te ir runa tikai par kvotu bēgļiem, uzņem gandrīz 2000 kvotu bēgļu. Zviedrija šodien brīnišķīga valsts, daudz labāk nekā Latvija, daudz vairāk attīstīta. Tā atbilda Liepiņa kungam un visiem pārējiem, kas šaubās. Mani personīgi argumenti, kāpēc... Man ir jautājums. Jā. Kāpēc pēdējo esat bijis Zviedrijas tajā rajonā, kur dzīvo bēgļi? Es Zviedrijā nodzīvoju gandrīz 7 gadus. Es Zviedrijā biju, bet viens jautājums bija, jā? Paldies. Jā. Kad jūs pēdējo reizi? Zviedrijā es biju šo ziemu, man tur dzīvo arī ļoti daudz draugi. Zviedrijā noziedzība ir daudz zemākā līmenī nekā Latvija. Slepkavības faktiski vispār nenotiek salīdzinot ar Latviju. Izvarošanas ir daudz mazāk nekā Latvijā. Vai tie ir bēgļi, vai tie nav bēgļi, tā kā liecieties mierā. Ja jūs gribat dzīvot mierīgāk, pārcelties uz Zviedriju. Tātad mani argumenti par bēgļu uzņemšanu šodien. 4 līmeņi. Bez replikām. 4 līmeņi. Pirmais Latvijas līmenis, otrais Eiropas līmenis, tad pasaules līmenis un tad pēdējais personīgais līmenis. Latvijā. Kāpēc tieši šodien? Man patīk Latvija. Latvija ir forša valsts, tāpēc, ka viņa attīstās. Viņa ļoti strauji iet uz priekšu pēdējo 20 gadu laikā. Fantastiski, ko mēs varam redzēt. Atgādināšu. 1994. gadā pie Baltijas jūras krastiem uz Sēkļa uzskrēja kuģis, kurā bija vairāki simti cilvēku. Lielākā daļa no Irākas. Ne Latvijā, ne Igaunijā, kuras teritorijā šie cilvēki nonāca, nebija nekādas patvēruma procedūras, nekā, ne likuma, pilnīgi nekā. Ko mēs izdarījām? Mēs viņus iebāzām cietumā. Jā, to mēs izdarījām. Un, protams, apkārtējais valstis bija šausmās. ANO bēgļu aģentūra bija šokā. Šeit ieradās cilvēki arī no tās pašas Zviedrijas. Un tas bija pirmais tāds starta punkts Latvijai patvēruma procedūras izveidošanai. Šos cilvēkus, ap citu lielā mērā uzņēma arī šis Ziemeļu valstis, viņi mums palīdzēja, bet viņi pakratīja pirkstu un teica, šitā gan vairāk nedariet. Un tāpēc mums 98. gadā jau bija patvēruma likums, un pēc tam lietas ir gājušas uz priekšu. Ja? Nu, bija arī pirms pāris gadiem incidents ar šiem somāliešiem, kurus mēs, nezinu kāpēc, izmetām uz ielas. Paldies mācītājiem Jurim Cālītim, kurš viņiem palīdzēja. Šodien vairāk no viņiem dzīvo Latvijā, runā latviešu valodā, strādā, noskatieties Kaspara Gobes filmu pirmie, tur tas viss ir attēlots. Un mēs esam vēl gājuši uz priekšu. Es domāju, ka šodien neviens uz ielas, kas ir bēgļu statusu, vairs nenonāk. Un es domāju, ka nākotnē arī nebūs. Tagad mums ir brīnišķīga iespēja, tas ir pa pusē tā kā piespiedu kārtā šos 250 uzņemt.
Tā mums būs liela mācība izstrādāt šo integrācijas programmu, to darīt, un tad mums būs nākamais solis. Mēs būsim tā kā Zviedrija. Mēs pildīsim savas starptautiskās saistības brīvprātīgi uzņemot ANO kvotu bēgļus. Tas ir Latvijas līmenis, Eiropas līmenis. Man patīk Eiropa. Eiropa balstās uz solidaritātes ideju gan Eiropas iekšienē, gan arī Eiropa iepratim pārējai pasaulē. Runājot par bēgļiem pasaulē, ziniet, bieži runā, jā, Eiropa pārpludina bēgļi, šausmas, viņi te nāk. Labrīt. Svaigākie statistikas dati. Pagājušais gads. Pa visu pasauli. Top valstis, kurās ir bēgļi. Neviena nav Eiropas valsts. Pirmajā vietā Turcija, otrajā vietā Pakistāna, trešajā vietā Libāna, tālāk seko Irāna, pēc tam Etiopija, Jordānija. Gandrīz 90% bēgļu dzīvo šodien attīstības valstīs. Eiropa var izdarīt vairāk, un arī Eiropas iekšienē bēgļi sadalās nevienmērīgi vairākumu uzņēma Zviedrija, Vācija un tam līdzīgi Latvija faktiski nemaz. Pasaules līmenī situācija ir katastrofāla. Kopš otrā pasaules kara tagad ir visvairāk bēgļu pasaulē 60 miljoni, dargie draugi. Pagājušajā gadā bija konstatēts, tas ir par 8,3 miljoniem vairāk nekā 2013. gadā. Kādi ir tempi? Vai Latvijai ir kaut kas jādara, lai palīdzētu vismaz nedaudz? Ir jādara. Un visbeidzot personīgi. Mana vecmāmiņa otrā pasaules kara laikā bija bēgle. Un paldies Dievam, viņa izdzīvoja. Paldies Dievam, viņa arī atgriezās uz Latviju. Mana māma ir dzimusi 1949. gadā. Ja cilvēki toreiz manai vecmāmiņai nebūtu palīdzējuši, es šeit nebūtu, un es šeit par šiem tematiem nerunātu. Paldies! Paldies! Ļoti emocionāli runa. Tagad mēs noslēgsim mūsu debati, un argumentus pret stāstīs Rihards Kolsaims, deputāts no Nacionālās apvienības. Es ticu, ka jums varbūt ir replikas vai piebildes, bet to pēc tam diskusijas daļā varēsiet paust. Labvakar, dāmas un kungi, klātesošie, kā arī visi tie, kas mums seko tiešsaitē. Es uzreiz kopistiski apspēkojot, kas ir bijuši argumenti savā uzrunā. Jautājums, vai Latvijai būtu jāuzņem bēgļi, pēc savas būtības nav aktuāls, jo kopš 1951. gada Ženēvas konvencijas ratificēšanas un Dublinas vienošanās starp Eiropas Savienības valstīm Latvijas valsts ir pildījusi savu, kā šo nolīgumu dalībvalsts, skaidri definētos pienākumus. Pēc konkrētiem kritērijiem izvērtēt patvērumu meklētāju atbilstību bēgļu statusam un pēc atbilstības izvērtēšanas arī pie sevis uzņem šos bēgļus un nodrošināt viņiem ar šo statusu saistītos atbalsta mehānismus. Bet Latvijai nebūtu jāuzņem migranti piespiedu kārtā. Šāds solis ir pretrunā nevien ar Eiropas Savienības savstarpējiem līgumiem, kuros skaidri ir atrunāts, ka imigrācija ir dalībvalstu nacionālajā kompetencē, bet arī rada bīstamu precedentu nākotnē. Kāpēc migranti nevis bēgļi? Tā ir nevien korektā termina izmantošana, bet arī apzināta izvēle neizmantot manipulatīvu retoriku. Emocionāli lādēta un neatbilstoša termiņa lietošana ir polarizējoša un izskauž racionāls un izvērst diskusijas iespējamību. Eiropas Savienības pieeja imigrācijas jautājumiem ir neproduktīva. No vienas puses Eiropas Savienība ir postulējusi, ka ir pret nelegālo imigrāciju. Eiropas Savienība nebrauciet šurp, bet ja atbrauciet, palieciet, pieeja ir gan nehumāna, gan nolēmta pilnīgai neveiksmē. Latvija solidaritātes vārdā apņēmusies uzņemt 250 bēgļus. Ko tas nozīmē? Ņemot vērā 2014. gada vidējo statistiku Eiropas Savienībā, ka no visiem patvērumu meklētājiem bēgļu statusam kvalificējas mazākā puse, jeb 45%. Mūsu dienestiem tagad jārēķinās ar aptuveni 2000 patvērumu meklētāju pieteikumu izskatīšanu 2 gados, līdz nonāksim līdz vajadzīgajam skaitam 250. Termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanas procesi spilgti demonstrē mūsu nesagatavotību liela apjoma izvērtēšanas darbam. Mums nav vajadzīgās kapacitātes un cilvēku resursi. Uz to norādījuši arī mūsu drošības dienesti. Mums nav arī kvalifikācijas un pieredzes masveida patvērumu meklētāju pārbaudē. Īpašas bažas rada bez dokumentiem ieradušos patvērumu meklētāju pārbaudē. Fiksēta arī viltotu dokumentu izmantošana un pat identitātes zakšana, lai palielinātu savus iespējas iegūt patvērumu. Ekonomiskie migranti uzdodas par Sīrijas patvērumu meklētājiem. Jā, daļa patvērumu meklētāji nemaz nav patvērumu meklētāji, bet gan nelegālie imigranti, kuri šeit ieradušies, lai pastaigātu pa Eiropas ar zeltu bruģētajām ielām, tā teikt, labākas dzīves meklējumos.
To atzīst arī starptautiskās institūcijas un pierāda statistikas dati. Eiropā pēdējos mēnešos ieradušies aptuveni 600 000 patvērumu meklētāju. Bet, kā atzīst daudz Eiropas Savienības dalībvalstis, lielāks skaits nelegālo imigrantu šobrīd jau atrodas Eiropā, kuri uzturas Eiropas Savienībā nelegāli, nav pieprasījuši patvērumu, bet ir pievienojušies savas diasporas kopienām. 80% migrantu Eiropā nokļūst izmantojot organizētās noziedzības grupējumu pakalpojumus. Tālāk šie migranti iekļūst Eiropā un bieži vien bez rūpīgas identifikācijas procedūras izsijājas pa Eiropu. Ir fiksēti ISIS plāni iefiltrēt savus kaujinieks Eiropā, izmantojot migrācijas ceļus no Lībijas un citām Ziemeļāfrikas valstīm. Arī Eģiptes vēstnieks Lielbritānijā ir brīdinājis Eiropu gatavoties laivām, kas pildīts ar teroristiem. Kā jau minēju iepriekš par mūsu migrācijas un drošības dienestu kapacitāti un pieredzi, vai mēs kā valsts esam gatavi uzņemties atbildību par to, ka potenciāli kļūstam par terorismu tranzītu valsti? Tie nav vien terorismu un kapacitātes draudi, bet arī kultūra atšķirības un pamatnācijas izšķīdināšana. Latvijas pamatnācija šobrīd ir 62%, kas ir zemākais rādītājs Eiropā, un jau rada draudus latviešu kā nācijas turpinātāji eksistencei un attaudzei. Ja arī Latvijai 250 bēgļu uzņemšana neradīs eksistenciālus draudus, precedents, kas tiek radīts, veidos reāls draudus nacionālās valsts ilgtermiņa pastāvēšanai. Pārējās Eiropas valstis, kas masveidā uzņem bēgļus, ir ar citu etnisko sastāvu. Lai gan skaitliski migrantu skaits iespējams ir daudz, tās sevi joprojām var saukt par homogēnām valstīm ar vismaz 80 līdz 90% iedzīvotāju veidojoties no etniskās pamatnācijas. Latvijas vēsturiskā pieredze, kad PSRS okupācijas gados uz Latviju piespiedu kārtā tika nosūtīts darba spēks un militāri personas, var kalpot par brīdinājumu pārējai Eiropai par to, pie kā noved nepārdomāta imigrācijas politika. Jau šobrīd Eiropā vietējās imigrantu kopienas nostabilizē savas vērtības un pat likumus vietējā mērogā, kas bieži vien ir fundamentāli atšķirīgs no Eiropas humānisma, demokrātijas un cilvēktiesību ideāliem. Fiksēti gadījumi, kad pilsētu rajonos Lielbritānijā un Vācijā ieviests lokāls šariata likums. Vai tas sadara ar Eiropas vērtībām? Vai neveidojas sašķelta Eiropa? Ko darīt Latvijai, Eiropai? Mums ir jāapzinās, ka šī nav tikai Latvijas vai pat Eiropas problēma. Tā ir globāla problēma, kurai nepieciešams visaptvarošs risinājums. Vismaz daļēji atbildība par migrantu pieplūdumu Eiropā jāuzņems turīgajām Persijas līča valstīm, kas bloķējušas migrācijas ceļus. Piemēram, nav uzņēmušas nevienu patvērumu meklētāju no Sīrijas. Daļa atbildības jānes transnacionālajām organizācijām, Āfrikas Savienībai, Arābu līgai, Arābu Magribu Savienībai, Eiropas kaimiņu valstīm, ANO, kā arī NATO. Eiropas Savienībai jāatsāk sadarbība robežu stiprināšanā, jāatjauno līguma ar Āfrikas robežu valstīm, īpaši akcentu liekot uz migrācijas jomu. Nepieciešams racionāli pārvirzīt bēgļu plūsmas uz tuvējām valstīm ar starptautisko organizāciju atbalstu izveidot ANO un Eiropas Savienības vadītus, kvalitatīvus un organizētus bēgļu centrus. Oksfordas ekonomikas profesors Pauls Koljers izvirzīs tieši šo ideju. Patstāvīgi bēgļu nometņu veidošana krīzes epicentra tūmā, vienlaikus nodrošinot ar darbu tajos esošos migrantus. Nepieciešams identificēt vietas, kur migranti varētu dzīvot un strādāt, saglabājot savu pilsonību un identitāti, un ar iespēju iegūt viesvalsts identitāti. ANO ir jāizvirza šīs zonas, kurās veidot un labiekārtot praktiski jaunas apdzīvotas vietas, iesaistot starptautisko sabiedrību. Šādi mēs sasniegtu atbalstu šīs humānās krīzes cēloņu risināšanai, izmantojot visu mūsu rīcībā esošos instrumentus, gan novērstu bezjēdzības nāves vidusjūrā, gan atņemtu biznesu cilvēku kontrabandai. Paldies! Paldies! Tas bija mūsu pēdējais runātājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības. Tūlīt sāksim diskusiju, par saviem vēl nobalsosim, bet cilvēki, kas stāv, varbūt tad nāciet ieņemiet brīvās vietas, man citādi žēl jūs paliek. Šeit priekšā ir dažas, varbūt var nākt no šīs puses cauri 3 vismaz šeit, ir otrajā rindā arī ir 4. Jo mēs līdz 8 mums oficiāli šeit ir atļauts uzturēties, kaut kādu laiku tad vēl diskutēsim. Šeit vēl var priekšā nākt. Tā, tikmēr īsi kopsavilkums no tā, ko mēs dzirdējām, tātad galvenie argumenti, manuprāt, kas bija
no par runātāja puses bija par to, ka Latvijā ir morālais aspekts, ņemot vērā mūsu pašu vēsturisko pieredzi, un otrais ir juridiskās saistības, par ko ļoti daudz runāja juridiskais lietnieks. Pret argumenti Latvija nav gatava, jo mums nav realizēta izdomāta sistēma, kā integrēt šos cilvēkus, un plus arī, kā mēs dzirdējām no pēdējā runātāja, potenciālie terorismu draudi, cik mūsu drošības dienesti ir gatavi pārbaudīt šos cilvēkus. Tagad atkal aicināšu jūs, šeit vēl priekšā ir vietas, var nākt vēl priekšā viens cilvēks. Ja kāds vēl pastāvēs. Labi, tagad balsojam vēlreiz. Varbūt es sākšu to pašu kā pirmī, tad cik no šiem cilvēkiem, kas ir šeit klātsošajiem, ir pret bēgļu uzņemšanu? Tā, Evīta skaiti, ja? Sanāk 20, bet pienāca cilvēki vēl, vai ne? Vai ir vairāk to, kas atturas? Arī apmēram tas pats. Tad izskatās, ka īsti tie viedokļi, kas jums jau bija, nav nosvārstījušies ne uz vienu vai uz otru pusi.